Paldies, ka atnācāt. Paldies, Stavrats. Paldies, Renate. Šodien mums ir plānā tāda lieta kā Fukša krāsa referāts. Ķermeņa valoda un vēl kaut kas. Tā kā nedaudz mēs gaidījām attiecīgi Fukša krāsa referāta konferentu. Viņš ir jau ieradies, viņš tūlītās teica, lai sākties viņa, jo viņš jau visur citīgi iepazinies. Jums arī ko teikt. Tāpēc es beigšu runāt, došu arī vārdu. Labvakar! Kā jau Toms teica, mums pastāstīšu par ķermeņa valodu un tās ietekmi uz komunikāciju. Sāksim ar to, kas vispār ir ķermeņa valoda. Būtībā tas pastāsta par mums vairāk nekā mēs sakām. Tas pastāsta, kā mēs jūtamies, tas pastāsta, ko mēs domājam, un tas pastāsta to, ko mēs arī cilvēkiem nesakām. Tas katrā situācijā mazliet atšķirīgi, bet būtība vairs nekad nemainās, mēs pastāstam, ko mēs domājam par kaut ko. Nedaudz par vēsturi. Ir tā, ka kaut gan ķermeņa valoda jau ir miljoniem gadu, bet pirmā grāmata tieši par ķermeņa valodu tika izdota 1970. gadā. Tas bija Julijus Fausts. Un tā kā nevis kurā pieminēta ķermeņa valoda, bet tīri par ķermeņa valodu. Tā kā viņa tika pieminēta vēl pirms tam Darvins un pieminēja. Bet tieši par tēmu tādu, tas bija tikai 70. gads. Interesanti tas, ka no mūsu komunikācijas vārdi sastāv tikai 7% no tā, ko mēs tā kā sniedzam otram cilvēkam. 38% ir intonācija mūsu, un pārējie 55% ir tā kā ķermeņa valoda. Tas nozīmē, ka mūsu komunikācija, piemēram, sociālajos tīklos varbūt nevienmēr ir tik efektīva, cik tā varētu būt dzīvē. Jo mēs pasakām vienu, otrs padomā kaut ko citu, un tā var rasties domstarpības, konflikti un tā tālāk. Es pieņemu, ka daudziem tā gadījies. Un interesanti, ka cilvēks sejas izteikšas var nolasīt 250 000. Tas nozīmē, ka komunicējot, teiksim, ar otru dzīvē, mēs varam pateikt daudz vairāk, nekā mēs varam vārdiem. Nē, bet rakstītos gribētu. Un šis ir ļoti labs piemērs. Čārlijs Čaplins. Kamēr filmām vēl nebija skaņas, tikmēr cilvēki, kur tā kā aktieri spēja vērtēt pēc tā, kā viņš spēja ar ķermeņa valodu pastāstīt, ko viņš teiksim, izraisīt skatītājos emocijas pareizās. Līdz ko tā kā parādījās jau audio skaņas filmās, šie aktieri noplaka un parādījās vairāk tie, kuriem ir runas spējas, nevis tā kā ķermeņa valoda. Līdz ar to daudzi aktieri vairs nebija tik populāri un tik pieprasīti. Tas par vēsturi. Tagad mazliet tādas jau zināmākas lietas par personīgo telpu, jeb zonu. Elementāri tas ir tas attālums, kādā mēs jūtamies komfortabli. Katram cilvēkam tas ir apmēram rokas stiepina attālums. Kā jūs redzat, tā ir personīgā zona. Tajā mēs ielaižam, tā kā intīmajā zonā mēs ielaižam ģimeni. Tad personīgajā zonā mēs ielaižam draugus. Un sociālā zona, tas ir apmēram tas attālums, kādā mēs jūtamies komfortabli runājot ar citu cilvēku. Piemēram, ja es pieeju domām šī tik tuvu un sāku stāstīt visu kaut ko, viņš iespējams var justies neērti. Tāpēc es cenšos turēt distanci un neiet viņam tik tuvu. Publiskā zona tā būtu apmēram, ja mēs iet pa ielu, mums iet garām cilvēki, un kaut kā mēs tā kā plecu viņiem nesaskaramies, bet mēs vēlamies viņiem tā kā ieturēt distanci, jo mēs viņus tik labi nepazīstam un nejūtamies viņu kompānijā tā kā ērti. Kas vēl interesanti? Piemēram, šo zonu var ļoti labi redzēt liftos. Liftos ir 6 likumi. Mēs iekāpam iekšā. Ja mēs kādu pazīstam, mēs viņu nerunājam. Tā nedrīkst. Tad obligāti ir jāskatās uz cipariņiem, kurā stāvāties. Pēc tam
ja tev ir grāmata vai telefons tēlot, ka tu kaut ko ļoti viņā skaties un tev interesē, ko tu dari, tā tālāk. Nākamais būtu nekāda smaidīšana. Nekāda. Visi vienmēr nopietni, neviens nesmējās. Un tā mēs tā kā parādam, ka mēs nejūtamies ļoti ērti. Varbūt tas tā kā smieklīgi, bet tajā pašā laikā tā ir taisnība. Jo liftos tu reti dzirdi, ka tev kaimiņi stāst anekdotus vai ko tam līdzīgi. Nu, tā parasti nenotiek. Tālāk, nedaudz par rokām. Ir tā, ka šīs abas, teiksim, roku novietošanas pozas parāda pilnīgi pretēju, teiksim, iedarbību. Šī ir tā kā sava veida padošanās vai iešana ar labu pie cilvēka, un tu parādi, ka tu neko neslēp. Kāpēc tā vispār, pieņemsim, agrākos laikos radās, vai polikaināšanu? Agrāk bija tā, ka cilvēku sveicinoties šādi parādīja, ka šeit tev nav paslēpts ierocis. Tāpēc šī bija tā vieta, kur visbiežāk slēpa ieročus. Un ar tādu sveicienu mūsdienās tas būtu kā šādi noliekot rokas, tu parādi, ka tev nekas rokās nav paslēpts, viņas netur tā, un tu parādi, ka tu nāc ar labu, teiksim. Šādi nostādot roku, parasti cilvēkiem izrāda tādu dominanci, viņš parāda uz citiem. Visspožāk to var redzēt šajā bildē. Ja Hitlers būtu gājis ar roku šādi, visticamāk, ka viņu smietos vai neuztvērt īsti nopietni. Tālāk nedaudz par rokas spiedieniem. Kā jau bija iepriekšējā slaidā, šādi tu parāda dominanci, šādi tu parāda, ka pār tevi var teikt, ka dominē. Tāpēc rokas spiedienam vajadzētu būt šādam, jā. Ir daudzi veidi, kā, teiksim, dominanci padarīt par ekvivalentu, teiksim, rokas spiedienu. Palūkšā ir ārpārreiz. Pieņemsim, tas ļoti svarīgi sievietēm, ja viņas iet uz biznesa tikšanos. Ja jūs vēlaties, lai jūs, teiksim, uztver nopietni, jums vajag stipru rokas spiedienu un parādīt, ka pār jums tā kā nevar dominēt. Piemēram, Ainārs cenšas man šādi saspiest roku, es viņu paņemu ar otru roku un pagriežu. Bet tas ļoti tā kā nejūtam īstenībā. Otrs mazliet tāds jūtamāks ir, ja viņš šādi spiež roku, es ar labo kāju ieeju viņu tā kā privātajā zonā šādi. Un tā roka tā kā dabīgi pagriežās. Paldies. Tas būtu tāda veida. Un vēl tāds mazliet, teiksim, brutālāks, ja viņš man sniedz roku šādi, es viņam izdaru, paldies, jā. Tas tāds mazliet brutālāks, ko tā neizmanto, bet to vajag, teiksim, izvērtēt, kad to var darīt, kad nevar. Vēl par rokas spiedieniem ir tā, ka cilvēki ar noteiktām profesijām, pieņemsim, ķirurgi, mākslinieki un tā tālāk, viņi vispār nemēdz spiest rokas stipri. Viņiem tas ir vienkārši, viņi baidās par savu, teiksim, rokām, kur viņi strādā, un viņiem vienmēr rokas spiediens, vai nevienmēr, bet 90% būs vājš, un viņi tā kā vairāk sagrās rokas. Tad vēl bija interesants stāsts par Jānīti. Tas ir vairāk kā tendēts uz vīriešiem, kuri cenšas ļoti stipri spiest rokas. Bija tā, ka Jānītis aizgāja uz darbu, viņam teica vienmēr stāstīja, ka vajag labu rokas spiedienu, skaties acīs vienmēr un tā tālāk. Viņš tā arī darīja, aizgāja uz darba interviju, tur viņam bija pretī sievieti, viņš stipri paspieda roku, viss kārtībā un tā tālāk. Un tā viņš tā turpināja. Un beigās bija tā, ka viņam iet pretī, kāds sievietes, nāk Jānīts vai nē. Atkal sāksies tas, ka viņš nereāli stipri saspiedīs roku un tā tālāk. Tāpēc ideālais variants ir vienlīdz stipri spiest roku kā otrs. Tā jūs panākat tā kā vienlīdzīgu dominanci, teiksim tā. Tagad par kaut ko mazliet citādāku.
Varbūt attēls nav no tiem labākajiem. Kur jums liekas skaistāk? Pa labi vai pa kreisi? Paceliet roku, kuram liekas pa kreisi. Pa labi. Visi man necēl rokas, bet man izstāsta, ka vairāk izstāsta pa labi. Kāpēc? Īstenībā 80% cilvēku liekas, ka pa labi ir skaistāk. Tas attēls tas mazliet graudienis, lai neteikt vairāk, bet ideja tāda, cilvēkam ir lielākas zīlītes, un tāpēc, ja viņš uz jums skatās, jums liekas, ka viņš ir tā kā ieinteresēts un vairāk jums simpatizē. Tāpēc arī, ja mēs izslēdzam gaismu, ir romantika, un cilvēkam vienkārši paplašinās zīlītes, un līdz ar to ir tā kā iespējas, ka viņš jums patīk. Mazliet, jā, tā brutāli, bet daļa patiesības. Kā dot vīrietam signāls? Nesmieties. Šis ir viens variants, bet interesants palasīja bija eksperiments. Sievietes ar vīrieti noķer acu kontaktu uz 2 līdz 3 sekundēm, un tas ir jākārto apmēram 3 reizes. Tas ir atapīgam vīrietim. Tādam nepārāk atapīgam būs 4. Nu, bet, ja tā riktīgi lēni aiziet, tad ir 5. Bet ir viens bet dažreiz pat pēc 5 neaiziet, ja? Un ir viens universāls variants, kā viņam saprast, ka jūs viņam mēģināt pievērst uzmanību. Pieiet klāt, pateikt, čau, tu man patīc. Un tas tā. Tālāk. Dzert vai nedzert kafiju? Vispār tas ir ļoti labs veids, kā, piemēram, satiekot cilvēku kādā sapulcē vai darba tikšanās vai kas līdzīgs, viņam piedāvā kafiju, tēju, un tad ir 2 varianti. Viņš tēju novietos kā pirmajā, tā kā kreisajā bildē vai kā labajā. Kreisajā bildē viņš uzņem jūsu tā kā informāciju, viņam patīk jūsu ideja, viņš viņai atvērts. Bet, ja viņš tā kā neapzināti to krūzīti sāk sev likt priekšā, viņš parāda, ka viņam īsti nepatīk tas, ko viņš dzird, un viņš tā kā mazliet grib aizsargāt sevi. Un kas vēl interesants ar šo? Nu, tas ļoti tā kā līdzīgi tas pats, ka šīs tieši tā stāstīja, tu īsti vienam tā kā nepatīk un tā tālāk. Bet interesanti vēl bija eksperiments par to, ka studentiem likta klausīties lekciju. Vieniem vajadzēja sēdēt ar rokām, teiksim, uz galda, ja? Otriem bija visu laiku jāstāv šādi, jāsēž. Un pēc tam viņiem likta testu pildīt. Un tie, kuri sēdēja ar rokām šādi, testu izpildīja 30% sliktāk. Tāpēc, ja mēs sēžam lekcijās, vien tas, ka mēs šitā rokas neliekam, jau mums dod mazliet vairāk. Kas vēl? Vēl interesanti, piemēram, cilvēki uztraucās. Viņiem patīk krustot rokas aiz muguras. Jo tajā brīdī tu neredzi, cik es uztraucies. Bet, ja es lieku šādi, es tā kā tu redzi, ka es esmu tā kā nosacts un tā tālāk. Un tas, kā cilvēks satver savu roku aiz muguras, parāda, cik daudz viņš satraucies. Piemēram, ja es satveru savu roku aiz muguras aiz elkoņa, tad es esmu ļoti satraucies. Riktīgi. Bet, ja es rokas turu tā kā saķerot plaukstu šeit aiz muguras, tā tad es neesmu satraucies īsti. Kas vēl? Vēl dažiem cilvēkiem patīk, tā kā viņi satraucās, tieši šī poza. Kāpēc? Tas viņiem tā kā asociē mammas turēšanu, kad viņi tā kā viņam aiz rokas mazliet pažēlo vai pietur, tā kā viņi jūt drošības sajūtu. Tātad. Sapulces vai prezentācijas. Kā panākt to, lai jūsos vairāk klausās, lai jūs pateikt, ka jums ir taisnība, nevis viņam, un, teiksim, kā pārliecinošāk pasniegt savu viedokli. Pats pirmais ir vienkārši, piemēram, mēs visi sēžam pie galda, jūs sapulci, tu
tu piecelies kājās, kad runā. Jo tajā brīdī, kad tu sēdi, tu loģiski esi zemāks par to otru cilvēku, un tev būs emocionāli grūti ar viņu, teiksim, argumentēt, kāpēc viņam nav taisnība, un tev ir, jo viņš jau tā kā stāv augstāk nekā tu, un tas tev zemapziņā tā kā mazliet traucē. Kas vēl nosēdina, tas, kurš tev nepatīk, ar durvīm pret muguru. Man tagad visu laiku nāk cilvēki, man liekas jāstāsta visu laiku, kas tur nāk un tā tālāk. Un tas tā kā rada mazliet tādu neērtības sajūtu, un ja tev sauksim ne tavs pretinieks, bet tavs konkurents sēdēs ar durvīm pret muguru, viņš jutīsies mazliet neērti, viņš nezina, kas tur var ienākt un tā tālāk. Kas vēl? Kad tu runā, tu rokas turi kopā. Tas vienkārši strādā. Ja tu runā pirkstiem tā kā atsevišķi, tu liecies haotiskāks nekā, ja tev ir stingri, tā kā tu turi šādi rokas. Vēl viens labs veids, kā redzēt, ka cilvēks tevī klausās. Viņš mazliet atpogāž apēc pogu. Viņš tā kā tik ļoti sevi nenosac ar žaketi. Vai arī otrs variants, ja viņam ir vaļā, viņš tevī klausās, viņš saprot, nē, es gluži nepiekrītu, viņš var zemapziņā tā kā aiztaisīt viņu ciet. Un pats to īsti tā kā nepamanīt. Kas vēl? Vēl tas, ka jāizmanto spēcīgi vārdi. Nevajadzētu izmantot, es pastakot izmantoju, vajag izmantot tādus vārdus, kuri, pieņemsim, kā lai jums to paskaidro, nevajadzētu izmantot būtu vēlams, tur un kaut ko tādu konkrētāk pateikt, teiksim, savu viedokli, nevis caur puķēm un tā tālāk. Tad interesanti fakti. Vīrieši un sievietes pludmalē ir tā, ka ejot pretī, mēs piemēram redzam kādu dāmu vai dāmā vīrieti, kurš mums patīk. Un tā mēs ejam viņam pretī, un tad tu mazliet tā kā sajūties tāds staltāks, tāds platākiem pleciem un tā tālāk, un tu paie garām, un tad atkal. Stāstot vai pareizi izvēlēties žestus. Tas vairāk tendēts uz politiķiem, jo ir tā, ka viņam patīk stāstīt, un uz katru vārdu viņš izdara šādu kustību. Tas cilvēkiem iedvež tādu nepatiku vairāk, bet tajā pašā laikā, ja tu izdari šādi, tas liekas uzreiz ļoti viedi un tādi, gan jau, kurš saka taisnību. Kāpēc cilvēki atsēž pirmajā rindā? Šis nav tas variants, ļoti prieks, jo cilvēkiem ir tā, ka jo tuvāk viņi sēž, jo vairāk viņiem interesē. Bet tas nav, tajos gadījumos, ja vienkārši viss ir pilns, vienkārši sēž, kur var sēdēt. Bet ir tā, ja tu sēdi pirmajā rindā, tev tā kā interesē, un tu nebaidies no tā cilvēka, teiksim, tu nejūti to robežu, jā. Nevis nejūti robežu, labi, slikt izteicos, bet, ja cilvēki sēž otrajā rindā, viņiem priekšā jau ir cilvēki, un viņi tā kā jūtas mazliet drošāk. Un sēdi pirmajā atkal, tev jau ir kurā brīdī pienāk klāt un sāk kaut ko runāt, bet es nevaru redzēt uz to otro rindā. Tā tad vēl interesanti, kā pareizi fotografēt. Šito es nekad nebiju iedomājies. Pieņemsim, mēs esam divi ļoti tādas populāras personas, ja tur vai prezidenti vai kaut kas. Un tagad mēs spiežam roku, ja, un tur ir prese un tā tālāk. Un izstāst, ka es dominēju pār Aināru tikai tāpēc, ka jūs redzat manu roku. Tā kā, ja jūs fotografēties un jūs gribat bildē izstīties varenāks, jums vajag būt vienkārši šajā pusē. Ja būs šādi, tad, uzreiz jūtas, ka, tā kā nav riktīgi. Varbūt ne tajā brīdī, bet skatoties uz to bildi cilvēkiem, uzreiz var redzēt, ka otrs izstāstā mazliet labāk, kaut gan varbūt tā nemaz nav. Jā, kas vēl? Īsmā viena no interesantākajām lietām, ko es uzzināju, rakstot šo referātu, ir, ka ķermeņu valodu
nevajag, teiksim, izraut no konteksta. Mēs skatāmies, kā cilvēki žestikulē un tā tālāk, un tas ir tāpat kā teikumi. Ja tu redzi visu teikumu, tu nevari no tā teikumu izraut vienu vārdu un no tā izspriest kaut ko. Tu vajag tā kā salikt visu to teikumu kopā ar tiem žestiem, un tad tikai vari pateikt, ko tas otrs cilvēks tiešām domā. Tāpēc arī īstus žestus nevar viltot, jo tu, piemēram, vilto tos žestus, un tad tev kaut kas kāds, teiksim, ķermeņa valodas žests vai mīmika vai kaut kas tevi nodos, un viņš redzēs to lieko vārdu pa vidu. Piemēram, tur teikums, es skrēju uz bērnu dārzu un tur, nezinu, kaut kāds angurs. Tas nav loģisks teikums, jūs jutīsiet, ka kaut kas nav riktīgi, viņš kaut ko tā kā nestāst pēc galvu. Secinājumi īstenībā ir tādi, ka tas pie tā ir ļoti daudz jāstrādā. To nevar tā vienā dienā pēkšņi, davai, es tur sāku pareizi žestikulēt, pareizi visu darīt un tā tālāk, un neizmantošu noslēpni, šitā vairs nestāvēšu, nekad un tā tālāk. Pie tā ir ļoti jāstrādā, to var izkopt, to pat arī daudz cilvēku dara, bet tas ir daudzu gadu darbs. To nevar tā vienā dienā izdarīt. Un tas arī būtu viss. Pagaidām. Paldies par uzmanību. Rekā es uztraucos man rokas tieši tā, nevis aiz muguras logikas un tieši tā vispār. Nu labi, tad prieks kopā. Es varu uzslavēt Fuksi Mārtiņu Taubi par to, ka referāts bija ļoti interesants, bet prezentācija bija vēl labāk un vēl lieliskāks papildinājums tam, kāds bija referāts. Referāts atbilst noteikumiem, lapspušas pēc pareizs, noformējums pareizs. Jā, es interesants lietas mācījos. Un tu beigās teici, ka tad iemācīties pareizi žestikulēt nevar ātri, bet man šeit tas izdevās šodien. Kā tā? Man jautāju, pagaidām nav. Klātsošiem nāk nauzdot. Labi, Rudolf. Vai pats dzīvē esi ievērojis kopš šī referāta sākšanas rakstīt, ka kāds cilvēks, piemēram, tev runā, un viņam ir, kad viņš runā šādi, viņš ir noslēgts, un vai tu tad esi piedāvājis par to, kā turpināt ar runāt? Īstenībā, jā. Man bija tā, ka Ainārs tu vēlreiz palūdzu. Man bija tā, ka es izlasīju, ka, ja tu cilvēkam spied roku, un ja tu gribi, lai viņš ir mazliet atklātāks, tu viņam mazliet pieskaries pie alkohoļa. Es izdomāju, labi, es to pamēģināšu, un es to tā kā darīju. Un kā, nezinu, tā kā baigā atšķirība nav, un es kaut ko tur domāju, kaut ko treniņā un tā tālāk, un viens pieņā, ko čām? Es nezinu, tur kas notika, tas bija labi īstenībā. Man ir jautājums, tev nav vieglāk nevis mainīt žestus, bet mainīt savu iekšējo pasauli, un tad žesti mainās līdzi. Kad tu mēģini būt pats pret sevi cīnīties ar žestiem, pret savu iekšējo pasauli, varbūt ir jāga, sāk mēkšas. Man liekas, ka var gan tā, jo tu mazliet atklātāk žestikulē, tu pats kļūsi mazliet atklātāks. Man liekas, to var sākt no abām pusēm. Kā to skatās, bet es pieņemu, ka viens varētu no tiem variantiem būt vieglāks. Neesmu pamēģinājis, tāpēc nemācīšu teikt kurš. Jā. Kā mums tāds vienāks? Divi jautājumi par to personīgo telpu. Es dzirdēju, ka jo vairāk uz ziemeļiem, jo personīgā telpa ir tālāk. Man ir ērtāk runāt ar tālāk stāvošiem cilvēkam, un jo tuvāk ekvatoram tad ir tuvāk. Kā korelē tas ar tavu to, ko tu esi lasījis, un cik daudz tu esi izmainījis uz šo prezentāciju savu žestikulāciju. Es redzēju, ka rokas bija visu laiku. Ir tā, ka
Es to neesmu referātā novērojis, bet es esmu dzīvē novērojis. Uz ziemeļiem cilvēki ir tādi vairāk ieturētāki, viņi ir mazliet tādi attālāki, labāk, runājot mazliet tālāk, tur mazliet pieklājīgāk, bet, ja tu aiziet vairāk uz dienvidiem, tur viņi tad sirsnīgāki, tur jau nevis saka čau, bet jau tur saķem, tur tā tālāk, tāpēc viņam tā tēla varbūt ir tāda tuvāk, jo viņam tā mentalitāte citādāk. Vienkārši viņiem tā ir pieņems, mums tā nav. Tur tā galvenā atšķirības teikt. Man bija jautājums tev. Kāpēc visi itāļi žestikulē ar šādu te roku? Tas taču ir forši. Es to neesmu īsti pētījis, bet kāpēc tas varētu būt, jo viņiem iešējums, ka cilvēkam mazliet trūkst vārdu krājums, viņi prasās, tā kā, gribas pateikt to vārdu, bet tu nevari viņu atrast, viņi tā kā meklē, varbūt tas varētu būt tas variants. Esmu lasījis, ka viņiem šī žestikulācija nozīmē tikai latā. Viņiem ļoti daudz tās viņiem. Iespējams, viņi tā vienkārši paspilgtina savu domu. Jā, un tad saka, ok, un tad ir ļoti rupšs vārds, un tad teikums. Vēl jautājumu? Tātad man ir Vilta, paldies par savu stāstījumu, es arī šo tēmu pētījuši, bet man ir jautājums par apskāvieniem, vai tu pētījuši šo tēmu? Jo tā ir ķermeņa valodas ļoti svarīga sastāvdaļa apskāvienu. Vai tu pētīji šo vai ne? Ja pētīji un kaut kādā veidā varbūt no savas pieredzes var pateikt, tā, ko tu esi iegūši un kā tu varētu sasaistīt ķermeņa valodu apskāvienu? Apskāviens, godīgi sakot, nē, es nepētīju, bet ir cilvēki vienkārši, kuriem tā kā ir ilgāki apskāvieni, ir mazliet netik ilgi. Tas vakar pie tā arī paliksim. Tālāk atzinātāji kā Britāna Bergmana. Man tāds jautājums, kā ir tām dažādajām kultūrām, kad mēs aizbraucam uz ārzemēm, piemēram, ir kultūras, kurām nav pieņemts, piemēram, sasaicināties ar roku, dodot roku. Ir cits kultūras, kuras to dara savādāk. Kā no šīm situācijām iziet, tu īsti nezini, ko darīt, bet tev kā ir jāsasveicinās ar to cilvēku? Man liekas, vislabākais mazliet pastudēt, kas viņu žestiem kardināli atšķiras no mūsu. Pieņemsim tur Amerikā, tur visi rāda Viktoriju un tā tālāk, bet citās valodās tu vari parādīt, tā kā valstīs parādīt kaut kā šitā netīšām vai tā, un tev var, teiksim, plāni klāties, jā. Un, jā, es teiktu vienkārši pastudēt mazliet viņu žestus, mazliet varbūt sazināties ar kādu, kas dzīvo pie viņiem. Un līdz ar to varētu izvairīties par šīm situācijām. Jā, vairāk